temporada con el Barça, ¿no? Entonces, bueno, pues al final las cosas se han dado como se han dado, pues vamos a sacar la lectura positiva y esperemos de que ahora el empate. Vaya forma de marcar, otra vez más lo hace Dudu Taborda, jugador de Letonia, ya marcó también ayer abriendo el marcador entre el Viñalbal y Valdepeñas. Y bueno, pues ha servido ese tiempo muerto para que Orlando Duarte ponga el sistema a ejecutar sobre la pista y bueno, la concluya con ese gol. Además una diagonal de Libro a Dudu, que a pierna cambiada en ese ala derecha, no dejándola caer al suelo, con el pecho y con su pierna azul. Sí, sí hay mucho jugador letón, no recuerdo ahora mismo. Vaya gol que acaba de marcar precisamente Dudu, que quiere pelear o por el entorchado al máximo goleador, que se lo lleva ya. Son 3 goles o para mejor jugador. Pues levanta el partido Dudu, hace el segundo. Sporting de Braga 1, Escuela de Fútbol de Riga 2. Bueno, ahí Leo, el portero portugués, no ha estado muy afortunado, ha sacado tarde el pie y cuando lo ha hecho, pues se ha encontrado de que estaba ya el balón debajo, bueno, detrás de su... De Viñalbal y Valdepeñas, los dos porteros lesionados. Ojo a la contra, de nuevo mismo protagonista, gol de Taborda, marca el RF Futsal Club bajo las piernas de Diego Torres, hace el primero el conjunto de Letonia. A los 6 minutos de partido vemos cómo esa acción la comandaba Baklanovs, el pase, y marca Taborda. El 0-1, toca remar en contra para Viñalbal y Valdepeñas, que había sido dominador del esférico. Va a cambiar de posición, toca con la derecha, pelota adentro. 1-1. Le toca a Viñalbal y Valdepeñas, le toca a Fernando. Un trešos vārtus RFS futsal sastāvā. Dāmas un kungi, Dudu! Pret Igoru Labutu. Kurš kuru? RFS pret Riga Futsal Club. Dudu. Un tie ir vārti! Daugavpils Olimpiskais centrs eksplodēja, īpaši RFS futsala fanu sektors. Visi lēkā. Dudu gūst šos vārdus. Pats viņš nopelnīja šo pendeli, pats viņu realizēja. 1-0. Dudu numur 7. RFS futsala vadībā rezultāts bīstam, protams,
Tas būs visam interesanti, bet šeit Dudu apzog pats lielā ātrumā. Dudu vēl līdz galam. Dudu! 4-1. Viņš ir nepārspējams šajā spēlē. Dudu atņem bumbu. Dudu iesit vārtus pats izcilā izrāvienā. Līdz galam nospēlē šajā epizodē un gūsta vārtus. Dudu 4-1 rezultāts. Nu, ir pelnījis šo uzvaru, šo Latvijas kausu turēt rokās RFS futsala komandā. Cik daudz? Augstais Milaika. Spēlēs pret šīm divām labākajām lietuviešu komandām. Šeit vēl vieni vārti. Rezultāts 2-0. Dudu ir precīzi pagājušās sezonas labākais vārtu guvējs. 46 vārtus guva pagājušā sezonā. Un šeit piespēlē dod Vaparaki, vicečempions pasaules kausā, un Dudu ar tā saucamo piriku gūst vārtus starp kājām un rezultātu pārdēvēja par RFS futsala komandu. Tā kā šis treneris jau daudz gadus ir Latvijā. Un šeit Dudu gūst vēl viens vārtus. Rezultāts 4-0. Jā, pārliecinoši. Skaists sitiens no numur 7 Dudu tieši vārtu devītniekā. Un atliek tikai noskatīties. Andrejs sajust viņam komandas gars, paspēlēt ar kājām šeit vēlreiz. Līdz pat tukšiem vārtiem izspēlē RFS futsala komanda. 31 sekundi līdz spēles beigām. RFS futsala komanda gūst vēl viens vārds. Tie ir 14 vārti. Atkārtojumā redzam, cik atkal izcila Germana Martišenko piespēle uz labo malu, kur Miks Babris piespēle. Pratimai jau praeitie. Čia Gusto Jaskučio neipatingai sėkmingas momentas ir kamuolys skrieja į vartus, 7 numeris. Dudu šį kartą nubaudė už klaidą Jonavos Vikingus. Čia prarastas kamuolys, dar bandė ten išgelbėti situaciją Tačiakas, bet vis nekilo. RFS su kamuoliu, perdamas ir įvartis. Puikiai įžaistas kamuolys. Ir iš artimo atstumo
Miks Babris siunčia kamuolį į Jonavos Vikingų vartus, taip, muždamas trečią įvartį. RFS īpašumā un Tabordā vārti 1-0. Tomēr šīs mājas sagatavītas mazie nautiņi vai stūrstieni nostrādā, atnes savu, un tas tiešām bija laikam vislabākais. RFS ierodas, ja bija motiņas tiens pa vārtu stabu, bet tomēr visbīstamāk, viskvalitīvāk tieši šīs izspēles bijuši RFS no standartiem. Nevis tādā izspēlē spēles gaitā, nu šeit vēlreiz. Nevis trīsstūrīs, bet vienkārši viens vienā pieskārienā. Kurš tur Tomičs, laikam, to piespēli izdarīt. Nepagūzi saskatīt. Dudu vārdu priekšā, un Križanovskis pieskārās, un Dudu apmuļķo. Križanovski RFS ir atpakaļ vadībā. Jā, nu šī tāda uz muļķu paķeršana, jo Dudu šķiet tieši to arī gribēja izdarīt. Savam komandas beigām viņš šķiet, ka nepiespēlē. Pastiņas nekārtējumā droši vien būs labāk redzams, bet šķiet, ka viņš apzināti cita pa vārdsargu. Nu, varbūt arī aiz muguras tomēr meklēja komandas biedru, bet nu šeit Križanovskis. Nu, laist garām šo bumbu Artjoms nedrīkstēja. Aiz muguras bija Troickis visdrīzāk bumbu būtu nospēles, lai Artjomam bumba bija jāspēlē. Dudu pret Danielu Alanu Spruktu. Dudu pēc 10 vārtiem. Dudu, sitiens. Precīzs ir Dudu. Arī atzīmējās šajā spēlē ar gūtajiem vārtiem. Un dosies visdrīzāk atpakaļ uz mājiņu Dudu. Ļoti tuvu bija Daniels Alans Sprukts, lai atvairītu šo sitienu. Uzminēja pusi, uz kuru sitīs, taču tas ir spēciens. Dudu ļoti neapmierināti ir visi TFK Salaspils komanda un uzskat to, ka nebūtu jāskaita šie vārti, tāpēc, ka Dudu, Bruno Coelho, Dudu šeit ļoti brīvs atstāts un beidzot pēc ilgāk laika Dudu nesanāca gūt vārds, viņš to beidzot izdara ar savu klasisko rullīti un tie ir komandas 7. vārti. Pavisam viens bija atstāts tur vārds priekšā. Dudu un Dudu izmanto, beidzot izmanto savu momentu arī dzen. Labi šeit abas spēlētājs noguldīja un gūst paralēli arī spēlētāju maiņas notiek abām komandām. Šeit labi izgriežās un Dudu ar vēl vieniem vārtiem, dāmas un kungi, Dudu. Tas ir viņš, pagājušās sezonas labākais vārdu guvējs šajā sezonā arī. Skrien pēc tāda titula un Dudu gūst vēl vienu. Šis cilvēks arī šodien nav Rīgā uz savstarpējā spēle pret RFS futsala komandu Dudu. Un skaisti vārti. Vēl vieni vārti, 8. vārti RFS futsala komandai. Tur skaisti saspēlējās, neatceros, kurš Artjoms Troickis vai Sergejs Motīvs, bet patiesībā sakot, visu komandu iesaistījās šajos vārtos un vārtus gūst
pagājušās sezonas labākais vārtu guvējs, 46 vārti. Mēs tur dāmas un kungi, numur 7, Dudu. Domāju, vēl būs daudz bīstamu uzbrukumu tieši RFS futzāla komandai. Nu šeit ļoti skaisti izspēle un nedaudz veiksmīgi vārti. Priecājās visa komanda un gūta vēl vārtus. Tiešām viens no labākajiem šīs spēles spēlētājiem. Ļoti daudz saka atbalstās Nikers komandu. Dudu. Visi jau lēnām sāk klaudēt, tribīnēs jau sāk klaudēt. Dudu pie bumbas. Dudu, numur 7. Dudu, numur 7. Dudu. Precīz! Dāmas un kungi, pagājušās sezonas Latvijas tālfutbolā labākais vārtu guvējs. Numur 7. Dudu atzīmējis arī Baltijas kausa līgā un gūst 8. vārdus RFS futzāla komandai. Vēl 9 minūtes līdz spēles beigām. No jauna vecuma izveidot savu kā labi tālu futbols, pavisam noteikti. Dudu šeit skaisti apmāna visus, izspēlē sieniņu ar Sergeju Motiļu. Dudu, pasties, kā viņš māk. Nu cik skaisti, vienkārši ar maziem pieskāriņiem, vienkārši tiek visiem garām. Divus cilvēkus apspēlē, piespēl sieniņas ar Sergeju Motiļu. Un pēc tam atstāja Nikitam Jelāgovam, kurš arī deva izcilu piespēli Sergeju Motiļu. Bet vārtos precīzs vēl joprojām Pāvels Košļevs. Šeit varēja būt viena kurioza vārti un viena komandas vārti tieši viņam. Šeit skaisti izgriežās un visu izdara šis labais jaudīgais spēlētājs, kur pilnā vārdā sauc Taborda dos Santos Eduardo, jeb vienkārši tautas valodā runājot Dudu. Dudu gūst komandas 7. vārds ar kreiso kāju. RFS futzāla komandai, bet reiz iejūtās ļoti labi jau sezonas otro pusi, bet šeit vārti, dāmas un kungi, 1-0. Neviens cits kā pagājušās sezonas labākais vārtu guvējs ar 46 vārtiem. Neviens cits kā Dudu, dāmas un kungi, gūs šos pirmos vārtus Rīmja Olimpiskajā centrā. Šeit izdās ļoti vienkāršs uzbrukums. Čīno piespēlē Draganam Tomičam, Dragans Tomičs tālāk un principā var teikt, ka visu pirmo desmitnieku labākajiem vārtiem aizņem tieši RFS un Rīga FC spēlētāji. Un šeit vēl vieni skaisti vārti. Neviens cits kā Dudu, viņš šodien ir ieradies, viņš šodien ir gatavs spēlēt. Otrie vārti īsā laikā un viens un pats cilvēks Dudu gūst vēl viens vārtus zem paša vārtu pārlikņa. Viņš raida bumbu šeit divos pieskārienos ar... Taču nav tālu līdz patiesībai, jo patiešām ļoti dominējuši komanda šogad ir RFS futzāla komanda. Tieši tāpat kā pagājušajā gadā šeit Kostas Sidiena ar kādu spēku raida vārtu devītniekā šo bumbu Dudu un aizsūta sirsniņu kādam tieši redē, pavisam noteikti kāds skatās. Edgars Tarakānovs ar piespēli nomet bumbu Dudu un Dudu vienkārši izšķaida vārtu tīkliņu rezultātu 3-0.